Sveiki, mani sauc Elīna, un mans veiksmes stāsts ir tāds, ka es sākumā sēru 67 kg, bet tad nometos 54 kg. Bet varu pateikt, ka tagad sēru 63 kg. Tas nozīmē to, ka es sev uzaudzēju muskuļus. Es sāku nodarboties ar sportu. Tas bija sākot iet skolā. Pirmajā klasītē, kad ir sporta stundas. Man tas patika, jo es dzīvoju laukos bērnībā. Un, teiksim tā, ka aktivitātes ir bijušas visu laiku. Tur palīdzēt mammai vai tur palīdzēt tētim kaut kur paskriet ar brāli kopā, jo man ir divi brālis, ar kurus es visu bērnību skrēju kopā. Un man patika, jo es sāku iet skolā, tas man parādīja to, ka ir tāda viegla plati, man parādīja to, ka ir tāds volejbols, un man tas patika. Un tad sāku pamazām nodarboties. Ir sporta veidi, teiksim, tāds regbijs, ar kurus nodarbojos jau kādu 6 gadi. Bet dēļ traumas šovas arī izlaidu sezonu. Tāpat tās ir, kas vēl man ir palicis, tas ir svarbumu celšana, kur es 3 gadus nodarbojos un piedalos Latvijas kausa posmos un Latvijas čempionātā, kur es visu laiku arī gūstu godalgotas vietas. Es fitnesam pievērsos tāpēc, ka man nedaudz sāka vairāk rūpēt savs ķermenis, jo es nodarbojos ar diezgan traumējošiem sporta veidiem, teiksim, tas pats regbijs. Un es sapratu, ka es gribu joprojām nodarboties ar sporta veidiem, tā kā ar sporta, gribu tajā lauciņā palikt, bet kaut ko tādu vieglāku, kas mani tur netraumētu vai nenogāstu zemē, kā tas ir regbijā, un kaut ko salauzt. Es gribēju no tā izvairīties vairāk. Un vēl kas ir man draugs, ar kuru es apziņos pirms gada, ir bodybuilders, un viņš arī uz to visu daudz maz vairāk pavilka. Nākot uz zāli, vienīgais, tā vairāk, kas ir mainījies, tas ir režīms, ko es esmu iedzinis, kas nāk no rītiem uz zāli. Tas ir, es pirms 6 jau ceļos, un 7 jau esmu zālē. Un otrs ir tas, ka man mainās ķermenis. Ir tas, kad es iegūstu kaut kādus muskuļus vairāk, es redzu, kā man mainās ķermenis. Es palieku nedaudz tievāk, man izmainās rokas. Un tas ir tas lielākais plus, kas ir zālē. Jo es nometu svaru, bet tāpat tās mājas apstākļos gluži nevar iegūt to, ko var iegūt zālē ar svariem strādājot. Un tas ir tāds lielākais plus zālē. Ja tie, kas domā, ka tas ir maldi un ka tā nav patiesība, tāpat tās arī tie, kas netic tām reklāmām, kas ir pirms un pēc, tad es esmu tas dzīvais piemērs, ka tas ir iespējams jebkuram. Jo es esmu tas cilvēks, kas tiešām sākumā domāju, ka tas nav iespējams, kad es esmu tur ar platiem pleciem, platiem gurniem, ka tas nav vispār iespējams. Un nākt uz zāli tiešām vajag, jo tu paliec dzīvespriecīgāks, tu sāc to pasauli uztvert krāsaināku. Tas maina ne tikai domāšanu, bet arī pašu dzīvi. Atlētika man sakrita tāpēc, kad es piedalījos Instagram konkursā. Es vinnēju dāvankarti, un es domāju, īsti nav ko domāt, uz kuru sporta zāli iet, un tad es tā nolēmu, kad es nākšu arī uz atlētiku. Gan cilvēki, gan treneri, kas apkārt darbojas, redz, ka viņi ir tādi smaidīgi, pozitīvi, un viņi tiešām pievērš cilvēkam. Nevis tikai tāpēc, ka tas ir viņu darbs un pienākums. No point